Labdien! Te es Kristofers Kalvis, un mēs spēlējam kopā, protams, ar Mārtiņu. Mārtiņ? Čau! Jā. Un mēs spēlējam Avatāriju. Ļoti arī populāra spēle. Droši vien viņi daudzi spēlē. Nu, tad iesim ārā, skatīsimies, kas ārā notiek. Un Mārtiņš re, kur ir? Viņš ir skelets. Visāk uzliksim viņu ekrānu. Ui, pēc kā es eju. Ok, tā, tur ir Mārtiņš re, kur. Tas var beigt kaut. Jā, tur man suns drusiņi traucē, bet nu vienalga. Mārtiņš man dejo. Ienāc kaut zemenīti. Labi, tagad aiziesim notikumos. Aiziesim uz koledža info. Nāc uz koledža info. Man rādās, ka tu nespēlē. Tagad esmu. Kas tev ir? Dzīvokļu īpašnieks tā tālāk. Nevēlas tevi satikt uz brīdi? Skaidrs. Ok, tad ejam. Es izveidošu savu modes skati. Ok. Nē, es tomēr neveidošu. Varbūt pēc tam. Tā, šī ir mana māja. Man ir 10 istabas. Es esmu šāds. Un man ir dzīvamā istaba, polārā stacija, guļamistaba, dēlam, modes skates istaba, mehāniskā istaba, putnu būris, virtuve, un tad ir vanas istaba un meitām. Meitai drīzāk. Un mēs, jā, mums kaut kā, un tagad aiziesim pie Mārtiņa. Mārtiņa arī nāca. Viņam ir šeiten, Mārtiņš izsās šādi. 9 istabas. Dzīvojamā istaba, Mārtiņš labs, paralā stacija virtuve, vanas istaba, mehāniskā istaba, putnu būris, nekas, bērnu istaba un birojs. Es esmu uz biroju. Nē, un mēs jau tūlīt beigsim runāt. Nu, Mārtiņ, sakiet tā. Bye bye! Labi, atā, draugi. Un abonējiet Kristu Upelnieku. Tas,